Šodien aplūkosim Bībeles ainas, parādot, kā Dievs veic savu pestīšanas darbu caur lietām, kas mums var šķist nenozīmīgas. 생각할 때에는 보잘것없어 보이는 것으로 역사를 이루어 가시는 현장을 우리 한번 찾아보도록 합시다. Dievs veica lielo brīnumu sarkanajā jūrā tikai ar mazu ganas pieķi, un sitot ar to pret akmeni, viņš lika izplūst ūdens straumei, nodrošinot ūdeni daudzajiem izraēliešiem. Tajā laikā izmantotais instruments nebija kāds krāšņs zelta zizlis vai skaists pieķis, bet gan parasta nūja. Dievs paveica tik apbrīnojamu darbu ar kaut ko tik nenozīmīgu. Tāpēc mums nevajadzētu koncentrēties uz savām vājībām, bet pajautāt sev, vai es strādāju Dieva vadībā, vai arī es rīkojos saskaņā ar savu gribu. Mums jākļūst par tiem, kas domā šādā veidā. Ja kaut kas tiek turēts Dieva rokā, tas var parādīt lielu spēku, neatkarīgi no tā, kas tas ir. Pat pats priekšmets, kas tiek turēts rokās, var šķist nenozīmīgs, vai tam pašam par sevi nav spēka vai izturības. Dievs to var padarīt nozīmīgu. Dievs darīja brīnumus, sadalot sarkano jūru un liekot izplūst ūdenim no akmens sausā tuksnesī, izmantojot ganas pieķi. Šobrīd mums ir misija sludināt evaņģēliju Samarijā un līdz zemes galiem. Kad mēs skatāmies uz notikumiem, kas notiek mums apkārt, Dieva nākšanas laiks uz šo zemi tuvojas. Tā kā laiks tuvojas, valstības evaņģēlijs ir jāsludina Samarijā un līdz zemes galiem. Daži var padomāt, kā kāds tik nenozīmīgs kā es var sludināt evaņģēliju tik tālu, ka tas sniedzas visu. Tā vietā, lai skatītos uz sevi, uz ko mums ir jāskatās. Mums ir jāskatās uz Dievu un jākļūst par tiem, kas saprot, ka mēs tiekam turēti Dieva rokās. Pat ja tas bija tikai ganas pieķis, šis pieķis paveica ievērojamo darbu, sadalot sarkano jūru. Vai tas arī neradīja brīnumu, ļaujot no akmens iztecēt ūdenim, remdējot 600 000 vīru slāpes? Tāpēc šodien ar sprediķi ar nosaukumu Lielais Dieva darbs, kas piepildīts ar nenozīmīgām lietām, kopā aplūkosim Dieva vārdu. Atvērsim Atklāsmes grāmatas 4. nodaļu. Aplūkosim Atklāsmes grāmatas 4. nodaļas 11. pantu. Mūsu Kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Viss, ko Dievs radīja, tika radīts ar mērķi. Patiesība ir tāda, ka pat noteiktas lietas esamība konkrētā vietā un noteiktā laikā arī ir daļa no Dieva gribas. Vai mēs uzreiz nesaprotam visus vārdus, ko mums dod debesu māte? Mēs redzam, ka arī visas šīs lietas tiek paveiktas Dieva plānā. Tāpēc, pat ja mūsu individuālās spējas un uzdevumi, ko mēs paveicam, var šķist mazi pēc nozīmes vai daudzuma, es ceru, ka jūs ar to lepojieties un pārliecināties, ka tie ir darbi, kas tiek īstenoti Dieva rokās. Tad vai evaņģēlijam ir grūti sasniegt Samariju un zemes galus? Tas nemaz nav grūti. Dieva darbs ir atšķirīgs pēc lieluma, mēroga, dziļuma un visos aspektos. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram izdarīt, bet vai tas nav kaut kas tāds, ko Dievs noteikti var izdarīt? Kad mēs saprotam, ka veicam šo darbu, esot turēti Dieva rokās, evaņģēlijs var izplatīties tādā veidā, ka šodienas evaņģēlijs ir priecīgs, rītdienas evaņģēlijs nav apgrūtinošs, un to vienmēr var veikt ar prieku.
Pievērsīsimies dažiem vārdiem par Dieva lielo dāvājumu un viņa pestīšanas plānu un nodomu. 계획과 설계에 대한 몇 가지 말씀을 찾아보도록 합시다. Atvērsim 1. korintiešiem 1. nodaļas 26. pantu. Pirmās nodaļas 26. pants. Neaizmirstiet, brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikāt aicināti. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 Ne jau daudzi pēc cilvēku sprieduma jūs bijāt gudri, ne jau daudzi bijāt vareni vai augstdzimuši. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것을 택하사 Bet Dievs izredzēja to, kas pasaulē ir muļķīgs, lai liktu kaunā gudros, un to, kas pasaulē ir nespēcīgs, lai liktu kaunā stipro. 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 Un kas pasaules neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdaldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs nedižotos Dieva priekšā. Pat tad, ja mēs aplūkojam agrīnās baznīcas apustuļus, kuri spēlēja lomu visu Jēzus lielo mācību izplatīšanā, Pēteris, Jānis un Jēkabs bija zvejnieki, un Matejs bija muitnieks. Mūsdienās muitnieks tiek uzskatīts par cienījamu kvalifikāciju. Tomēr tajā laikā muitnieki tika nicināti, jo viņu darbs bija paņemt nodokļus no savas tautas un nodot tos Romai. Tieši šie cilvēki palīdzēja Kristus evaņģēlija izplatīšanā Samarijā un līdz zemes galiem. Tādējādi mēs redzam, ka Dievs izvēlējās tos ar mazām spējām vadīt viņa lielo darbu. Arī šodien mēs esam tādā pašā situācijā. Mums ir trūkumi daudzās jomās, jo mums trūks tādas kvalifikācijas, kurai cilvēki piešķir lielu vērtību. Lai gan mums ir trūkumi daudzos aspektos, mēs mīlam Dievu, ticam Viņam un mums ir cerība uz debesu valstību. Dievs sauc šādus cilvēkus un izmanto viņus, lai tie kļūtu par lieliskiem cilvēkiem. Turpināsim apstiprināt šīs ainas. Soģu 15. nodaļas 14. pants. Kad viņš nonāca Lehī, filistieši aurodami viņu sagaidīja. Piepeši pār viņu nāca kunga gars, un virves ap viņa rokām kļuva kā apdeguši linu diegi un saites uz viņa rokām izija. Viņš atrada svaigu ēzeļa žokļa kaulu, izstiepa roku, satvēra to un nosita ar to 1000 vīru. Un Simsons teica, ar ēzeļa žokļa kaulu guldīja daudzus, ar ēzeļa žokļa kaulu nosita 1000 vīru. Beidzis runāt, viņš nosvieda žokļa kaulu un nosauca to vietu Rāmatlehī. Tajā laikā izrēliešiem un filistiešiem bija senas, saspīlētas attiecības, kas bija nodotas paudžu paudzēs. Simsons viens pats nogalināja 1000 filistiešu bez īsta zobena vai šķēpa, kas tolaik bija izplatīti ieroči. Viņš sakāva 1000 vīru ar beigta ēzeļa žokli. Simons bez šaubām bija cilvēks, kuram piemita neparasts Dieva dots spēks. Instrumenti, ko viņš izmantoja, nebija kādi pasaules-slaveni ieroči. Tika izmantots nenozīmīgs rīks, lai iznīcinātu 1000 filistīniešu. Ja Simsons to spēja, cik daudz vairāk Dieva ļaudis var paveikt, kad Dievs viņus tur savās rokās un viņš vēlas viņus izmantot? Vai tas nebija Dieva spēks, kas caur Mozu, kurš nebija talantīgs, pakļāva faraonu, Ēģiptes ķēniņu? Mozus teica, ka viņam ir nespēcīga runa un mēle, paužot, ka viņam trūks daļrunības, lai efektīvi pārliecinātu ķēniņu.
Kā es varu izpildīt tik lielu darbu? Tomēr vai Dievs ar Mūzes starpniecību neatbrīvoja izrēliešus no Ēģiptes un neveda viņus uz Kanānas zemi, kas plūst ar pienu un medu? Atskatoties Bībeles vēsturē, mēs redzam, ka cilvēkiem, kas parādījās tajā laikā, bija daudz trūkumu, katram no tiem bija savi unikāli trūkumi. Tomēr, kad viņi tika turēti Dieva rokā un Dievs vēlējās viņus izmantot, viņš padarīja tos par lieliskām figūrām. Tajā laikā Ēģipte bija viena no visspēcīgākajām tautām pasaulē. Tomēr Dievs parādīja savu spēku tādā veidā, ka pat varenais ķēniņš bija spiests piekāpties. Tāpat bija arī ar filistiešiem. Viņi nebija vāji cilvēki. Tomēr ar ēzeļa žokļa kaulu bija pietiekami, lai uzvarētu 1000 filistiešu. Citi rīki netika izmantoti. Turpināsim lasīt 1. Samuēla 17. nodaļas 31. pantu. Apskatīsim 31. pantu. To, ko Dāvids teica, bija dzirdējuši un atstāstījuši Saulam, un tas lika viņu atvest. Dāvids teica Saulam, lai vīriem viņa dēļ nesašļūk dūša, tavs kalps ies un cīnīsies ar šo filistieti. Sauls teica Dāvidam, tu nevari iet cīnīties pret šo filistieti, jo esi vēl zēns, bet viņš ir karavīrs kopš jaunības. Bet Dāvids sacīja Saulam, tavs kalps bija gan sava tēva avīm, kad nāca lauva vai lācis un nesa no ganāmpulka prom jēru. Es metos tam pakaļ, pieveicu to un izglābu jēru no tā žokļiem. Kad tie slējās pret mani, es tos grābu aiz bārdas, pieveicu un nonāvēju. Tavs kalps ir kāvis gan lauvu, gan lāci, un ar šo neapgraizīto filistieti būs tāpat kā ar tiem, jo viņš ir izaicinājis dzīvā Dieva kaujas ierindu. Un Dāvids piebilda, kungs izglāba mani no lauvas un lāču ķetnām, viņš izglābs mani arī no filistiešu rokas. Un Sauls teica Dāvidam, ej, kungs ir ar tevi. Šī aina, ko mēs tik labi zinām, ir tāda, kur ķēniņš Sauls izvēlas Dāvidu par karotāju, kurš dosies kaujā Izraēlas vārdā. Visi pārējie pieredzējušie karotāji slēpās, trīcēdami, tikai ieraugot Golijāta augumu, un neviens neuzdrošinājās spērt soli uz priekšu, lai cīnītos. Tad jauns zēns vārdā Dāvids paziņoja, ka dosies un uzvarēs Golijātu. Tomēr vai Dāvids nebija Dieva rokā? Vai tas nebija iemesls, kāpēc Golijātam nebija citas izvēles, kā vien nomesties ceļos Dāvida priekšā? Vai tas nav mums labi zināms fakts? Aplūkojot visas šīs Bībeles ainas, mēs redzam, ka Dievs vienmēr aicina savus ļaudis, kas šķiet mazi, bezspēcīgi un nenozīmīgi, veikt lielus uzdevumus, kas šķiet pilnīgi ārpus viņu spējām. Mums ir jābūt tiem, kurus Dievs tur, lai kur mēs dotos. Tikai tad mēs varam kļūt par vareniem karotājiem, kas spēja sakaut 1000 vīru tikai ar ēzeļa žokli, tāpat kā Simpsons. Tāds jauns zēns kā Dāvids nokāva tādu baisu milzi kā Golijātu tikai ar lingu, kuru neviens neuzdrošinājās izaicināt. Mums vienmēr ir jāpadomā, kas bija aiz visiem šiem darbiem. Tā vietā, lai izvēlētos stipros, gudros vai tos, kam šajā pasaulē ir daudz mantojuma, Dievs vienmēr ir veicis brīnišķīgus darbus caur tiem, kuri, kaut arī viņiem trūks daudzu aspektu, zina mīlēt Dievu.
cerēt uz debesu valstību un turēt to ticību viņa vārdam. 사람들을 택해서 언제나 놀라운 역사를 일궈내셨습니다. 우리 Dievs 하나님께서는 teica, ka evaņģēlijs tiks sludināts Samarijā un līdz zemes galiem. 것이라고 말씀을 주셨습니다. Tas nebija uzticēts kādiem ietekmīgiem cilvēkiem, bet gan agrīnās baznīcas svētajiem. Raugoties uz agrīnajiem baznīcas locekļiem, kad Jēzus pacēlās no Olīvu kalna, mēs redzam, ka viņi bija jauni, vāji un viņiem bija daudz trūkumu. Sabiedrībā gandrīz nebija neviena biedra ar ievērojumu varu. 별반 없었습니다. Tomēr viņš deva viņiem uzdevumu. Viņš deva viņiem iespēju sludināt evaņģēliju. 일에 기회를 주겠단 말이에요. 하나님께서 Dievam tas būtu nekas, 이건 뭐 아무것도 아닌 일인데 tomēr Dievs mums ir devis šo dārgo iespēju būt svētītiem un saņemt grēku piedošanu. 기회를 주셨습니다. 사마리아 Dodieties uz Samariju un zemes galiem un glābiet viņus. 한번 살리고 오느라. Mirstošo dvēseļu glābšana ir vislielākais labestības akts, vai ne? 큰 선행 아니겠습니까? Šāda uzdevuma veikšanai Dievs aicina ne tikai tādas figūras kā apostulu Pāvilu, kas ir ārkārtīgi prasmīgs sludināšanā. 인물들만 다 이렇게 불러서지 않습니다. Lieta ir šāda, kurš tiek turēts Dieva rokā? Es vēlos, lai mani tur. Es arī vēlos, lai mani tur. Tas pats attiecas uz mūsu biedriem ārzemēs. Ikvienam jāatrodas Dieva rokās. Tikai tad mūsu mazās spējas tiks stiprinātas 100 vai pat 1000 reizes un notiks neiedomājami darbi. 그런 역사가 일어나죠. No otras puses, tie, kas ies domājot, man viss jādara ar savām spējām, nesasniegs labvēlīgus rezultātus, pat ja viņi sāks ar ārkārtīgiem talantiem. 출발을 해도 이 결과가 그렇게 은혜롭지 못합니다. Ēzeļa žoklis, ko Simpsons turēja rokā, bija nenozīmīgs. Tomēr tas sasniedza lielu uzvaru. Spieķis Mozus rokā bija tikai gana spieķis. Tomēr tas sadalīja Sarkano jūru. Tā bija daļa no pārsteidzošajiem darbiem, kas notika 40 gadu laikā Tuksnesī. Neatkarīgi no tā, vai tas ir ēzeļa žokļa kauls, gana spieķis vai ķēniņa zizlis, pašam rīkam nav nozīmes. Tas ir tāpēc, ka Dievs var sasniegt visu, ar ko viņš izvēlas. Šī iemesla dēļ Dievs mums pavēl: mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Protams, mūsu individuālās spējas ir svarīgas, bet es no sirds lūdzu vēlreiz, lai jūs turētu savu mīlestību pret Dievu dziļāk un veiktu evaņģēliju kopā ar Dievu. Šobrīd notiek kari starp Krieviju un Ukrainu un starp Irānu un Izraēlu. Ir arī valstis, kas piedzīvo pilsoņu karus, kā piemēram Mjanma, Sudāna, Jemena, Etiopija, Kongo Demokrātiskā republika un Somālija. Šādi pilsoņu kari šobrīd notiek nepārtraukti. Tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Kā Jēzus mācīja, pasaule ir šajā situācijā. Viņš arī teica, būs bats un zemestrīces dažādās vietās. Ja salīdzina graudu cenas pirms kara Ukrainā ar šī brīža cenām, tur ir milzīga atšķirība. Tāpēc cilvēku skaits, kas cieš no bada ēdiena trūkuma dēļ, ārkārtīgi pieaug. Ir bats sausuma dēļ, ko izraisa lietus trūkums, bet arī kara pēcseku dēļ. Ir daudz gadījumu, kad cilvēki nevar normāli paēst vai apģērbties, kā arī parādās dažādas nezināmas slimības. Mēs redzam, ka pasaulē ir daudzas situācijas, kas ir vēl sliktākas nekā Covid-19. Tādējādi mēs varam saprast, šim laikmetam patiesi ir nepieciešama neatliekama tēva un mātes palīdzība. Vai šis nav pravietiskais laikmets, kad mums jāinformē visi pasaules cilvēki par jaunās derības Pasahas patiesību, caur kuru ir apsolīta glābšana no visām šīm nelaimēm? Aplūkosim 2. Mūzes grāmatas 12. nodaļu. 2. Mūzes 12. nodaļas 11. pants.
Šādi to ēdiet, jūsu gurni lai ir apjosti sandals kājās un nūjas rokās. Ēdiet to steigā. Tā ir kunga pasahā. Šonakt es iziešu cauri Ēģiptes zemē un sitīšu Ēģiptes zemē ikvienu pirmdzimto gan cilvēkam, gan lopam. Un es spriedīšu tiesu visiem Ēģiptes dieviem. Es esmu kungs. Asinis jums būs par zīmi, tas būs tajās mājās, kur būsiet jūs, un es redzēšu asinis. Un es paiešu jums garām, un sodība jūs neiznīdēs, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Šī diena jums ir pieminama, sviniet tajā svētkus kungam visās jūsu paudzēs, kā mūžīgu likumu sviniet to. Kad mēs sludinām Dievu vārdus pasaules ļaudīm, viņi jautā, ja es apēdīšu maizes gabalu un izdzeršu glāzi vīna, vai nelaime tiešām ies man pāri? Ja šāds cilvēks to ēstu, viņiem tas būtu bezjēdzīgi. Visas lietas, kas tiek darīts bez ticības, ir tikai laicīgas lietas un nevar ietvert Dieva apsolījumus. Eģiptiešiem bija tādas pašas šaubas. Redzot, ka izrēlieši smērēja jēru asinis uz durvju ailēm un sāniem, viņi jautāja, kāpēc viņi to dara? Nu, viņi saka, ja jūs to darīsiet, tad nelaimes pāries jums pāri. Viņi to teica savā starpā un izsmēja izrēliešus. Vai darot šādas lietas, nelaime pāries viņiem pāri? Tad pienāca Nisāna 14. dienas nakts, Pasahas nakts. Dziļā klusumā risinājās ļoti dažādi notikumi starp Gošanas zemi, kur dzīvoja izrēlieši, un līdzenumiem, kur dzīvoja eģiptieši. Apgabalā, kur dzīvoja izrēlieši, neviens mājlops netika ievainots vai nogalināts, bet kas notika visā Ēģiptē? Sākot no kalpones pirmdzimtā līdz augsta ranga amatpersonas pirmdzimtajam, pat līdz paša ķēniņa dēlam, visi pirmdzimtie tika nonāvēti nešķirojot. Viņi izsmēja, vai to darot būs kāda nozīme, jo Pasahas rīkojums viņiem šķita nenozīmīgs. Tomēr tas izrēliešiem parādīja milzīgu spēku, kā Dievs to apsolīja. Brāļi un māsas, daudzi cilvēki pasaulē paskatās uz darbu, ko mēs darām, un jautā, vai pasaule patiešām mainīsies tikai tāpēc, ka viņi dara šādas lietas. Bet kas ir tas, kas patiesībā veic šo darbu? Mēs esam aicināti piedalīties darbā, ko veic Dievs, kalpojot ar viņu kopā kā kolēģi. Kad mēs sludinām par Pasahu, sabatu, debesu māti un debesu tēvu, vai mēs nesludinām evaņģēliju vēsti pasaulē, kas ir atsvešināta no Dieva, sakot, atgriezieties pie viņa. Atgriezieties pie Dieva, un jūsu maisaimniecība tiks glābti. Turklāt jūs baudīsiet mūžīgu laimi un svētības debesu valstībā. Tas ir vēstījums, ko mēs sludinām. Mums nevajadzētu vienkārši teikt, tā kā sabata diena ir sestdienā, mums tā ir jāievēro. Drīzāk ar šo ievērošanu mums vajadzētu viņus vest atpakaļ pie Dieva, lai viņu ticība un sirds augtu, un galu galā vest viņus uz mūžīgo debesu valstību. Ēģiptiešu karavīri brīnījās, kāpēc viņi smērēja jēra asinis uz savu māju durvju aiļu sāniem un stenderēm? Kad viņos mājoja kļūdaina doma, vai šāda rīcība patiešām var novērst nelaimi? Dievs izpildīja savu apsolījumu. Viens ticības akts, kas viņiem šķita nenozīmīgs, deva pilnīgi atšķirīgu un abrīnojumu rezultātu, vai ne? Izrēliešiem Dievs deva Pasahu kā priecīgas atbrīvošanas dienu, bet vai eģiptiešiem tā nebija diena, kad tika iznīcināti visi viņu pirmdzimtie? Pat ja kāds var šķist mazs, nenozīmīgs un vājš, Dievs saka, ka tad, kad jūs godājat to mazo bērnu vai pat piedāvājat viņam glāzi augsta ūdens, tas ir tas pats, kā jūs to darāt viņa labā, vai ne? Viņš mūs ir mācījis, sakot, tu to izdarīji manis dēļ. Nav neviena, kurš ir nenozīmīgs patiesībā. Visi ir brīnišķīgi.
하나님께서 Mēs nevaram zināt, ko Dievs izvēlēsies un kādā veidā viņš tos 그건 izmantos. 우리가 다 알 수 없습니다. 우리 Vai mēs visi neveicam evaņģēliju, Dieva rokas vadīt saskaņā ar tēva un mātes gribu? 진행하고 있는 복음 아니겠습니까? 이 복음은 Tāpēc šim evaņģēlijam ir noteikti panākumi. 반드시 성공하는 복음이 됩니다. Cik tālu tiks sludināts evaņģēlijs? 어떻게 된다고 Dievs teica, ka tas noteikti tiks sludināts Samarijā un līdz zemes galiem. 아버지 이 땅에 오셔서 Vai nav pravietojums, ka Tēvs nāks uz šīs zemes un dos mums veidu, kā mēs visi varam atgriezties debesu valstībā? Dievs paveic lielu darbu. 역사를 이루어 가십니다. Ja mēs tiekam turēti Dieva rokā, mums vajadzētu lūgt: Tēvs, ļauj arī man sludināt vārdu. Lūdzu, ļauj man cītīgi studēt Dieva vārdu. Lūdzu, ļauj man atbalstīt mūsu biedrus un uzmundrināties par jaunās derības evaņģēliju ar dedzīgu lūgšanu. Es neko nezinu. Man ir trūkumi. Es patiesi neesmu nekas vairāk kā ēzeļu žoklis, bet es vēlos, lai es tieku turēts tēva un mātes rokās. Lūdzu, izmantojo mani evaņģēlijam visur saskaņā ar savu gribu. Dažreiz kā Simpsons, dažreiz kā Salamans, dažreiz kā Jozo, dažreiz kā apustulis Pāvils, dažreiz kā Pēteris. Jebkurā vietā, jebkurā lomā pildot jebkuru pienākumu, es vienmēr vēlos palikt Dievā. Es vēlos stāvēt tavā pusē. Ar šādu ticību viss, kas mums jādara, ir jārīkojas saskaņā ar to, ko Tēvs un Māte mums norādījuši. Ja mums ir teikts atpūsties, tad atpūtīsimies. Ja mums saka, atdosim visu sevi, tad cītīgi strādāsim. Ja mums tiek teikts izstiept savu spieķi pret sarkano jūru, mums tas vienkārši jādara. Kad viņš saka, izstiept to, mums nevajadzētu teikt, es nevaru, jo man ir sastiepts plecs. Ja ir sāpes labajā rokā, jūs varat izstiept kreiso roku. Ikreiz, kad Dievs mums pavēl kaut ko darīt, atcerieties, visu darīt tieši tā, kā Dievs viņam pavēlēja. Es ceru, ka to darot, mēs noteikti atgriezīsimies debesu valstībā. Šodien mēs esam pārdomājuši vārdus: Dieva lielais darbs, kas piepildīts ar nenozīmīgām lietām. Tie, kas dodas sludināt evaņģēliju uz ārzemēm, lai jūsu ceļojums ir ar Dievu un pļaujat žēlīgus rezultātus. Tiem, kas uzturas Korejā, lai jūs arī gūstat bagātīgus un skaistus rezultātus. Ar to es vēlētos noslēgt sprediķi. Paldies jums!